Gandrīz 2 gadsimtus nafta ir viens no svarīgākajiem enerģijas avotiem pasaulē. Naftas produkti darbina mašīnas, no naftas tiek ražoti apģērbi, apavi, plāstamasa un virkni citu sadzīvē ierastu lietu. Kaut arī daudz tiek runāts par alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem, pasaule ir un vēl kādu laiku būs atkarīga no naftas. Taču nafta cilvēkiem ir pazīstama jau izsenis. Visnoderīgākā izrādījās tā saucamā gaišā, jeb vieglā nafta. To varēja izmantot lāpās. Grieķu vēsturnieka Heroda rakstos sastopams ziņas par babiloniešiem, kas naftu izmantojuši arī sienu un torņu celtniecībā. Pa pazemes spraugām izspiedies melnais šķidrums šajos reģionos nebija nekāds retums. Tiek uzskatīts, ka pirmo īsto naftas urbumu veids ķīnieši mūsu ēras 300. gados. Viņiem tā bija nepieciešama, lai iegūtu sāli, tvaicējot jūras ūdeni. Taču tikai 19. gadsimtā, līdz ar industriālās revolūcijas sākumu, melno zeltu iemācījās sadalīt dažādos produktos. Sākās naftas ēra. Ja nafta pēkšņi izgaistu no mūsu ikdienas, automobīļi zaudētu degvielu, sievietēm nāktos meklēt lūpu krāsas aizstājēju un iztikt bez ķermeņa kopšanas līdzekļiem, nebūtu vairs zābaku smēra, plastmasas maisiņu, virkne apģērbu un tā joprojām. Nafta ir gluži kā dabas enerģijas esence. Vairums zinātnieku uzskata, ka tā radusies pirms simtiem miljonu gadu, kad jūras dibenā nogulsnējās augu un dzīvnieku atlieku slānis. Pamazām to pārklāja smiltis un citi nogulmieži, tā noslēdzot gaisa piekļuvi. Iedarbojoties gan baktērijām, gan notiekot ķīmiskām reakcijām, ilgstošā laika posmā 1 līdz 6 km dziļumā izveidojās tas, ko grieķi dēvēja par akmens eļļu, petroliju, jeb naftu. Augi un dzīvnieki savāc sevī saules, ūdens, vēja un citas enerģijas. Tāpēc nav brīnums, ka nafta, kas būtībā ir koncentrēta, ilgstošā laika periodā uzkrāta enerģija, var tikt izmantota dažādos veidos. Nafta ir ogļūdeņraža maisījums, kas pamatā sastāv no oglekļa un ūdeņraža. Taču naftas pārstrādes produktu var būt ļoti daudz, piemēram, benzīns, petrolejs, solāreļa, mazots un citi. Tiek iegūtas apmēram 300 dažādas izeivielas – degviela, eļļa, parafīns, sintētiskie materiāli un tā tālāk, no kuriem tiek veidot miljoniem dažādu produktu. Tas ir universālākais enerģijas un izēju materiālu avots uz Zemes. Naftas pārstrādes uzņēmumi nevienmēr atrodas blakus tās iegūs vietām, tāpēc melnais zelts ceļo pa visu pasauli pa naftas vadiem vai ar kuģiem, tā dēvētajiem naftas tankeriem. Ikdienu pasaules okeānos un jūrās atrodas kuģi, kas transportē naftu no Krievijas, Saudārābijas, ASV, Meksikas, Ķīnas un citām valstīm. Tiek uzskatīts, ka lielākās naftas rezerves ir Saudārābijā. Tai seko Krievija, ASV, Irāka un Ķīna. Kūstot ledājiem, ziemeļos atklājas aizvien jaunas zemes un tiek lēsts, ka šeit varēs atrast vēl pēdējās neizzinātās naftas rezerves. Par šīm teritorijām cīnās Krievija, ASV, Kanāda un Norvēģija. Jau vairāk kā gadsimtu pasaulē tiek runāts par to, ka naftas krājumi ir ierobežoti un drīz vien beigsies. Saskaņā ar pirmajām prognozēm mums jau šodien vajadzēja dzīvot pasaulē bez naftas. Taču attīstoties iegūst tehnoloģijām un atklājot aizvien jaunus urbumus, beigu datums aizvien attālinās, un šodien tiek lēsts, ka fosilo kurināmo varēsim dedzināt līdz pat 2070. gadam. Vēl vairāk, eksistē versija, saskaņā ar kuru mēs esam izlietojuši labi 1/4 daļu no visas pieejamās naftas. Ja tā, tad naftas transporta un piesārņojuma problēmas skars vēl nevienu paudzi.